Un mēs esam pieraduši farizējus redzēt kā tādus dievu pretiniekus. Mēs domājam, farizēji tie ir tikai tajā laikā tā jūdu sekta, tas jūdu nodalījums. Bet farizēji bija pārliecināti, ka viņi kalpo Dievam. Farizēji bija pārliecināti, ka viņi rīkojas pareizi. Tik pārliecināti, ka viņi bija gatavi nogalināt. Un cik bieži es rīkojos kā farizēji. Man gribas, lai Jēzus iekļaujas manos rāmjos. Man gribas, lai Jēzus man klausa. Man ir mana izpratne par manu dzīvi, par manu darbu, par manu ģimeni, par manu ticības ceļu, par to galā kā lieldienas un gavēnas un klusais laiks, kā tam būtu jābūt. Un šķiet, viss notiek pilnīgi pretēji. Man liekas, Jēzu, ko tu dari? Ko tu dari, Jēzu? Tu nesaproti, tas nav godīgi. Un reizēm es dusmojos un, Jēzu, tu man neklausi. Es taču tev lūdzu, es taču tev teicu. Es gribu, lai notiek tā, kāpēc tu nepiepildi manas ambīcijas? Kāpēc tu nepalīdzi man sasniegt manus mērķus? Kāpēc tu neiekļaujies manā ikdienas ritmā?